cilvēki nezina visus pakalpojumus, kurus tu piedāvā, un visas iespējas, kuras pie tevis viņi var norealizēt. Man 2 gadījumi bijuši pēdējā laikā. Viens uzņēmums pie mums atnāca ar SEO optimizāciju. Mani kolēģi strādāja ar viņiem tur jau kaut kāds 2-3 mēnešus, un tad pēkšņi vienā dienā uzņēmējs zvana: Hei, tu redzi, kurš mājaslapu izstrādi nodarbojās? Mums tur vajag palīdzēt šādas tādas lietas. Tie esam mēs, bet es zinu, ka mūsu kolēģi viņam sarunu laikā, vispār tajā sadarbības laikā piedāvāja, teica, mēs to varam atrisināt, mēs to izdarīsim, bet viņš kaut kā palaida to garām šo faktu. Ja? Pēc tam mēs viņiem sākām, noslēdzam līgumu par supportu, ja, to web lapai, tagad mēs viņiem SEO un web izstrādi nodrošinam. Tād pēc brīža viņš saka, Edgar, klausies, man vajag reklāmu, varbūt kādu var ieteikt. Es saku, tā kā... Jā, tie esam mēs, kas mēs arī varam reklāmu to nodrošināt. Viņš tāds, jā, tiešām nezināja. Tur ir situācija, ka tas klients pie tevis ir strādājis jau kaut kādus pāris mēnešus ar SEO. Viņš pēkšņi uzzina, ka tu taisi webu, tad mēs viņam taisam webu, tad viņam vajag reklāmu, un viņš nav zinājis uzreiz, kad mēs piedāvājam visas šīs lietas. Un tam man bija vēl viens čalis, ja, kurš pirms vairākiem gadiem sāka vienā citā uzņēmumā ar mums strādāt ar SEO optimizāciju. Tagad viņš strādā citā uzņēmumā, un tad viņam vajag ne SEO, bet arī web izstrādi. Un tad viņš bija tāds, viņš man zana: Klausies, Edgar, es tevi kaut kā asociēju to, ka jūs esat SEO optimizācijas speciālisti, bet es skatos, tev mājaslapā kaut kas pamainījies, tev tur ir arī web izstrāde. Es saku, jā, to mēs arī piedāvājam. Un tas, ko es gribu jums ar to pateikt, ka jums, kā uzņēmējiem, liekas pašsaprotami, ka klienti zina visu, ko jūs piedāvājat. Tas, kas ir svarīgi, man liekas, ir apzināties to, ka tā nav. Pirmkārt, darbinieki jāapmāca. Hei, izstāstiet mūsu klientiem, ka mēs varam nodrošināt to. Piemēram, siltumsūkņu projektēšanu, ja, siltumsūkņu uzstādīšanu, ievilksim elektrību, kanalizāciju, pēc tam mēs apkopsim to siltumsūkni, ja, tur ventilāciju sakārtosim. Ja visas šīs lietas ir svarīgi, ka tu savus darbiniekus apmāci, lai viņi komunicē ar šiem te klientiem. Plus, jums ir svarīgi arī domāt par reklāmām. Kāds klients iemaldās tavā mājaslapā netīšām, viņš aiziet projām, sāk viņam rādīties reklāma. Tas nekas, ka viņš tavs klients, viņam sāk rādīties reklāma, un tev prātā viņam iesēdina to ideju, ka jūs arī vēl citus pakalpojumus piedāvājat. Tā kā neuzturiet pašsaprotamu ideju, ka jūsu esošie klienti zina visu, ko jūs piedāvājat, un ar to ir jāstrādā gan darbiniekiem, gan jums, gan reklāmu. Un tādā veidā jūs paturiet savu klientu, viņš neaiziet pie citiem, un tad varbūt pat jūs vispār viņu pazaudējiet.